Mīļie draugi, liels prieks, ka mēs varam šeit sapulcēties, un pavisam īsi es gribētu pasakīt par šo grāmatu. Es neiedomājos, ka es varētu pretendēt uz to, ka es varētu pamācīt citus cilvēkus dzīvot. Es nedomāju, ka es esmu tik pārgudrs cilvēks, kurš varētu visu izstāstīt citiem par attiecībām. Es domāju, ka mēs varam būt nozīmīgi cits citam tikai tad, ja mēs varam dalīties ar to pieredzi, kuru mēs esam ieguvuši un kuru mēs esam sapratuši. Šī grāmata ir tapusi lēni, pārdomājot pašam savu dzīvi, savas attiecības, mācoties. Ziniet, cilvēkiem, man liekas, jaunībā mums visiem liekas, ka mēs visu par mīlestību zinām, vai ne? Un daži pat varam jau jaunībā sākt sprediķot par mīlestību, ja tāda izdevība ir. Un tikai pakāpeniski, ejot gadiem, varbūt 50 gadu vecumā, tu sāc saprast, ka tev ir vēl daudz mīlestību jāmācās. Es arī vēl mācos mīlestību un saprotu, cik daudz vēl tajā ir jāmācās. Cik daudz mēs varam mācīties cits no cita. Cik svarīgs ir cilvēks mums blakus. Cik svarīgi mums vīriešiem ir iemācīties to, ko mums var iemācīt tikai sievietes. Un dzīves pirmajā daļā mēs taču esam vīrieši un mēs neko negribam mācīties. Mēs esam gudri. Un dzīves otrajā daļā varbūt, ja mēs mazliet pamostamies, mēs spējam novērtēt, cik fantastiski daudz mūs var iemācīt sievieti. Cik fantastiski daudz no mūsu iekšējās pasaules mums var atklāt mīlošs cilvēks blakus. Gadu gaitā, interesējoties par šo tēmu, es mēģināju meklēt svarīgus avotus, autorus, kas kaut ko svarīgu var pateikt par šiem jautājumiem. Nu, ziniet, kurš tad mūsdienās nerunā par mīlestību, attiecībām un seksu, vai ne? Pašķiriet ikvienu žurnālu, ieskatieties ikvienā čatā, apskatieties, vai ne, par ko cilvēki runā savā starpā, kad tie satiekas. Nu, glūstai plīst, kaut kā aiziesim pie šīm tēmām. Varētu likties, ka mums visiem par to sen viss būtu jāzina. Bet mana personiskā pieredze bija tā, ka mēģinot meklēt avotus vai autorus, ir fantastiski sarežģīti atrast kaut ko patiešām jēgpilnu šīs tēmas jūrā, okeānā. Es esmu mēģinājis šajā grāmatā padalīties arī tiem atklājumiem, kurus es esmu atklājis. Citiem vārdiem ne tikai dalīties ar savām pārdomām, bet, manuprāt, nozīmīgiem autoriem. Daži no tiem varbūt Latvijā ir maz pazīstami vai gandrīz nemaz nav pazīstami. Un ar iespējām mums pašiem strādāt tālāk un dziļāk. Citiem vārdiem, ja vien mums ir vēlēšanās ar šo grāmatu pastrādāt, mēs varam atklāt ļoti daudz labas lietas. Šī grāmata ir domāta nevis kā pareizās atbildes, kuras ir jāiemācās no galvas, bet kā tāds katalizators pieredzē savas dzīves eksperimentos, impulsu devējs. Un ja ar šīs grāmatas palīdzību jūs varētu nonākt pie dziļākām savu esošo attiecību, varbūt izpratnes pieredzes, tad es domāju, ar to būtu jau ļoti daudz, kas izdarīts, sasniegts. Mana tā sajūta ir tā, ka visās attiecībās ir milzīgs neizmantots potenciāls. Es mēģinu pateikt dažādos veidos ar šīs grāmatas palīdzību, ka tas, kas var notikt starp vīrieti un sievieti šajā pasaulē, var būt kaut kas fantastiski skaists un tūkstoškārt skaistāks, nekā mēs jau kad varam iedomāties. Bet ja mēs to nemeklējam, tad mēs to arī neatrodam. Bet, ja mēs uzdrīkstamies jautāt, tad mēs varam nonākt pie 2,0, 3,0 un konstatēt, cik skaistas var būt attiecības. Ja mēs tam ļaujamies, ja mēs tam atveramies, ja mēs kļūstam uzmanīgi, un ja mēs aptveram to, ka cilvēks nav tikai gaļas gabals, bet cilvēks ir mūžīga, Dieva radīta, nemirstīga būtne. Es esmu pateicīgs Dievam par visu, ko Viņš man ir uzdāvinājis, pašām svarīgākajām pieredzēm savā dzīvē ar cilvēkiem man blakus, un par to, ka es drīkstu varbūt saprast dažas lietas, un tik tālu, cik tās es saprotu, es ar tām varu padalīties.
Es esmu cilvēks ceļā. Es zinu, ka es daudz ko nezinu. Es ļoti gribētu turpināt mācīties un apgūt vēl smalkākus līmeņus arī šajā attiecību un mīlestības tēmā. Es domāju, ka mēs varam, runājot par šo tēmu, padalīties cits ar citu kā cilvēku ceļā. Ņemiet šo grāmatu kā tādu izaicinājumu pārdomāt par savu dzīvi. Un es būšu ļoti, ļoti pateicīgs par atgriezenisko saiti un par katru cilvēku, kurš padalīsies ar mani savās pārdomās un atziņās par savu pieredzi ar šīs grāmatas lapas pusēm. Bet pašā noslēgumā es patiešām gribētu sirsnīgi pateikties tiem cilvēkiem, kas ir bezgalīgi daudz darījuši, lai šī grāmata varētu tapt. Paldies Vijai Kilblokai par uzticēšanos un autortiesību pirkšanu, jo tur, ziniet, visas tās gleznas un fotogrāfijas ir tur no visādiem avotiem, kuras tur sarežģītā juridiskā kazusā bija jāpērk, un tā kā viņa tikko no autortiesību konferences, tad viņa zina, ka viss ir jāpērk, un tur nav nekādi varianti, vai ne? Paldies, Vija! Šagalu bija skrūtāk. Skrūtāk bija nopirkt Šagalu, gleznas jums, bet tās tomēr ir. Atrast, kam viņas pieder. Milzīgs paldies Intai par fantastisku dizainu. Un jūs redzat, vai ne, kāda jauda, iedvesma un jauna cilvēka redzējums ir šajā bildē, šajā grāmatā, vai ne? To jūs jūtat, un jūs jūtat un saprotat, kāds ir drives Intā. Paldies Lindai. Viņa ir ļoti jaudīga māksliniece, vai ne? Jūs to jūtat. Viņa ir baigā jauda, viņa ir baigā krāsa ekspresija. Un to mēs visi jūtam grāmatā, gan šīs divās fantastiskajās gleznās, kas iespējams būs pazīstamākie tavi darbi, piedod. Bet tā kādreiz notiek, saprot, vai ne, cik nelaimīgi, vai ne? Varbūt, ka tu biji domājis, ka Čakšs būs pazīstamākie tavi darbi, kad viņiem rakstīs mākslas vēsturnieki, bet būs šitie varbūt. Bet tas nenozīmē, ka tev nevajadzētu vairs no citas, vai ne? Paldies Zanai par milzīgu darbu, kas ir ieguldīts, lai strādātu ar tekstu un visādām citām peripētijām, pie tādiem lieliem projektiem. Nu, tas vienmēr, jūs zināt, dzīvē, ka lielām lietām vienmēr kaut kur šim gadīsies, ne? Nu, tas gandrīz vai tā kā jāieplāno. Ja tu to neieplāno, tad tu esi muļķis. Un tad, protams, arī kaut kas gadījās, vai ne? Bet Zane to visu īstenoja, darīja. Paldies tev liels, Zane! Un milzīgs paldies Meldrai, jo viņa kā projekta vadītāja arī lāpīja caurums šad pa naktīm strādājot pie šī projekta. Un īstenībā bez viņas tāda smalkā piesitiena šī grāmata nebūtu iznākusi. Mīļā Meldra, paldies tev! Es ļoti labprāt arī pateiktos paldies ar šiem ziediem. Paldies arī manam mīļajam draugam Mārim Subačam, kurš ir brīnišķīgi ar roku uzzīmējis svarīgs burts un zīmējums. Es gribētu pateikt paldies priekš manis svarīgākajai un mīļākajai sievietei pasaulē, manai sievai Ingai, kas ir fantastiski palīdzējuši. Paldies, mīļie draugi. Es domāju, ka tad es nodošu turpmāko vadību atkal Meldras rokās. Paldies. Ar to gandrīz visa sirsnīgā oficiālā daļa beigusies, bet vēl atgādā svarīgs.